Tu ieskaties spogulī un ieraugi sevi, kāds tu esi. Varbūt bija cerējis ieraudzīt ko labāku. Laiks iet un spoguls to apliecina. Tik grūti ir pieņemt neizbēgamo, un cilvēki to tomēr nepieņem. Vajag taču būt kādai izējai. Būs jau labi, mēs sev mierinām. Es taču varu darīt tā, lai atkal viss būtu labi. Vajag tikai mainīt dzīvesveidu. Labs miegs, pareizs uzturs, sportošana, un tad jau rezultāts būs redzams. Jā, to visu darot, mēs varbūt varam palēlināt, aizkavēt nenovēršamo, bet nekas no tā nespēs mūs atkal darīt jaunus. Arī Dieva likumā cilvēks ieskatās kā spogulī un redz savu dvēseli, kāda tā ir patiesībā. Iespējams, ka tas, ko redzam, mums nepatīk. Mūsu dvēsele vairs nav tāda, kāda reiz tā bija. Pilna cerība, bez rūgtuma. Tik daudz, kas izdarīts un piedzīvots. Bet būs jau labi, mēs sev mierinām. Vajag tikai pareizi dzīvot. Es būšu garīgāks, mācēšu atšķirt labo no ļaunā. Un ja visu to tā labi ievērošu, tad rezultāts arī būs. Jā, to visu darot, tu spēsi labāk atpazīt grēcīgo. Bet lai arī cik labi tu no šī brīža dzīvotu, tu nespēsi labot to, kas jau ir noticis. Pat ja tu kļūtu par svētāko cilvēku no šīs dienas, tas nekompensē tavu dzīvi līdz šim. Dieva likuma pildīšana nespēja atjaunot pazaudēto. Un tieši tādēļ ir nepieciešams Kristus, kas izlabo un samaksā par visu to, kas ir bijis arī līdz šim. Kristus samaksā visu, ko cilvēks ir pazaudējis savā dzīvē. Caur Kristu cilvēks patiešām atkal var būt patīkams pats sev un arī Dievam. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums.